Pagaidi atgriežoties pie tā kapara. Nu šitā arī taisa jumtu? Jā, taisa jumtu. Ir vairāk objekti mums bijuši, viņi ir gan reti pa lielām konstitūcijām, jā, bet taisa jumtu, jā. Nu, tu zini, ka tā vertikālā šubīts, kas nāk, teiksim tā, ļoti, nu, neteiksim, ka bieži, bet kur ir bijis kapars, bieži vien, kad tur taisa renovācija jumta segumam, pie kultūra vēsturiskajiem objektiem, tad liek to pašu kaparu atpakaļ. Kurās vietās viņi izmanto? Viņi jau netaisa tā kā loksni. Loksnis. Jā, ja es tur atļauties, es gribu kliku jumtu, no šitā man kliku jumtu tur uztaisīt? Nē, kliku netaisīs no šitā, tāpēc, ka viņš ir mīgs, viņš nāks vaļā. Šito jumtu viņi pārsvarā izmanto tieši kā valdsprofilu. Kur aizvalcēji, kur saspiež kopā, jā. Vai arī ļoti populāri, teiksim, mums arī tagad, ko ievietojām, viens objekts bija, kur mums baigi interesants objekts bija, kur ir dabīgais šīfers, attiecīgi akmens jumta segums, un parasti, ja teiksim, akmens jumta segumu, tad bieži vien izmanto visu teknes, visu vēmals, visu tās lietiņas izmanto tieši no kapara. Tad arī tamdēļ mēs viņu turam uz vietas, ka viņš uzreiz ir pieejams. Nav nekas ekskluzīvs, attiecīgi, ja vajadzīgi kaut kāds kapara vai alumīnija vai kaut kādas šīs kaut kādas izstrādes elementi, mēs viņu turam uz vietas, lai uzreiz būtu pieejams. Attiecīgi, tiek atsūtīti izmēri, un mēs uzreiz viņus varam nākamā dienā uzrašot. Nu, tad, teiksim, agrāk tas bija mazliet savādāk. Tad vajadzēja gaidīt, kamēr atved, jo viņš ir dārgs materiāls, neviens netur uz vietas. Tad šī situācijā, cik mums diezgan bieži iet, mēs viņu turam visu laiku uz vietas, lai būtu ātri pieejami.